Akciju sabiedrība Latvijas Finieres ar rūpnīcām 4 Baltijas jūras reģiona valstīs ir starp pasaules līderiem bāras saplākšņu produktu ražošanā un attīstībā. Viena no uzņēmuma pamatvērtībām ir vairāk nekā 2700 darbinieki, no kuriem lielākā daļa strādā Latvijā. Studējot kokapstrādi Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Meža fakultātē, Kārlis savu karjeru uzņēmumā Latvijas Finieres uzsāka pirms 5 gadiem kā praktikants. Galvenais tā ir pieredze, ko es gūstu katru dienu. Jo man bija tā, ka strādājot pirmo gadu, 2, bez mazliet, kad nav tādas darba dienas, kuras ir atkārtojās vienādas. Tāpēc sanāk, ka visu laiku ir dažādi darbi, dažādi risinājumi, un visu laiku darbs ir radošs. Te nav rutīnas, darbs neapnīk. Taču, manuprāt, pats svarīgākais ir Latvijas Finierī ir iemācīties strādāt kolektīvā. Kolektīvā, kur tu saproti darba organizāciju, kur tu saproti, kam deleģēt pienākumus, kas par to ir atbildīgs, un tajā pašā laikā zināt, kurš to lietu var atrisināt, jo ne visas lietas tu vari pats atrisināt, un ir jāizmanto arī kolēģi palīdzību, un jāstrādā visiem kopā. Biju pabeidzis Olainas mehānikas un tehnoloģijas koledžu, inženiermehānikas programmu, un respektīvi sāku meklēt darba vietu. Un bija dažādās prakses vietās, bija arī praksē ārvalstīs, un pēc skolotāja ieteikumiem man ieteica nākt uz Latvijas Finieru. Šajā uzņēmumā strādājis nepilnu gadu, par darbu esmu ļoti apmierināts. Mārtiņš atzīst, ka saplākšņu ražošanas tehnoloģiskais process ir sarežģīts un iekārtas ļoti dažādas, tāpēc strādājot Latvijas Finierī iespējams gūt ļoti labu pieredzi. Latvijas Finierī praksē esmu jau 2. reizi. Man ļoti liels prieks, ka Latvijas Finieres rada iespēju man nodrošināt šo praksi. Šobrīd paralēli savai pirmsdiploma darba praksei rakstu arī bakalaura darbu, kas ir cieši saistīts ar Latvijas Finieri, tieši rūpnīcas lignums. Pēc studiju beigām, pēc prakses beigšanas ceru uz turpmāku sadarbību ar Latvijas Finieri, ceru šeit palikt strādāt, jo šeit ir labas karjeras izaugsmes iespējas, uzņēmums ir liels, stabils, šeit ir, kur augt un kur izpausties. Līdzīgi kā Deinam, arī citiem audzēkņiem, studentiem gan no augstākās izglītības iestādēm, gan no vidējās profesionālās izglītības iestādēm mēs katru gadu nodrošinām prakses vietas tieši tehniskajā jomā, un šīs prakses vietas ir apmaksātas. Tad pietiekami daudz praktikantiem mēs slēdzam arī darba līgumu uz nenoteiktu laiku, ar to domu, ka ja viņi sevi ir pierādījuši prakses laikā, kad mēs viņiem varam uzticēt šos pienākumus veikt patstāvīgi un kad viņi ir atbildīgi, tad, protams, mēs paredzam to, ka ir daudz jāmācās un tam līdzīgi, bet galvenokārt mēs novērtējam tieši šo vēlmi mācīties, entuziasmu, motivāciju. Mums ir noslēgta sadarbības līguma ar vairākām mācību iestādēm, ar kuriem mēs ciešāk sadarbojamies, tā skaitā nodrošinot gan prakses vietas, gan iespēju apmeklēt mūsu ražotnes, tuvāk iepazīstoties, redzēt šo darba vidi. Tad attiecīgi ir praktikants, kas tādā veidā šis piedāvājums uzrunā, un tā sākās viņa ceļš mūsu uzņēmumā. Lai arī mēs esam kokapstrādes uzņēmums, kopumā Latvijas Finieri ir pār 250 dažāda veida profesijas. Uzņēmuma ilgtermiņa stratēģija ir tāda, ka mēs gribam veicināt darbinieku ilgtermiņu darbību mūsu uzņēmumā, un šīs ir sociālās, tas ir garantijas, ko mēs nodrošinām darba samaksu atbilstoši, un arī šo darba vidi mēs veidojam maksimāli pievilcīgu. Cilvēkiem ir pieredze, viņi strādā daudzus gadus mūsu uzņēmumā. Protams, kaut kāda daļa ir svarīga, lai nāk klāt jauni cilvēki ar jaunām zināšanām, un līdz ar to mēs veidojam kopējo uzņēmumu attīstību. Jo tāpat kā mūsu ikdienā ir skārienjūtīgi telefoni, tāpat tehnoloģijās ir skārienjūtīgie ekrāni iekārtām un tad moderns aprīkojums, un līdz ar to arī šo jauno cilvēku piesaistē, protams, ir svarīgi uzņēmumam, līdz ar to veidojot kopējo uzņēmumu attīstību.